Rogovkīšām Svikļam kolpošana Dricanu sociās leļinīku bolševiku laikā no 1919. gada februāļa. Dricanu kara revolucionāro komiteja elpoja aiz apaklis, lai jam nabūtu protā kontrarevolucionāra darbība, to laika terminoloģijā izasokūti. Tika izimtas baznīcas metriku gromatas, vēlāk pīfrontas apstākļus pazaudātas, daļa prāvests paspēja porvestis dekanatu. Pēc sarkanūs aizīšanas, bez tīšiem pīnokumim, baznīcas kungs atjaunoja ausakla darbību, remontēja nu Viļakas atvastos vecos varganis, kas man ir aizmugurē, un izveidoja kori. Jo darbību sekmīgi turpinoja latgalīšu pirmos atmodas darbinīgs, 1917. gada Latgolas kongresa daļinīgs Konstantīns Kangars, kurš bija viens no īmīļotākajiem prāvestim Dricanūs. Tika mīli saukts par Kangarīti, ļoti labi izprota tautas vajadzības. Sabiedrisko dzeive Dricanūs uzplauka teātra vokori, koncerti, biblioteka, ticības mocības skolā īvīšana. Tika pabeigts vargaņu remonts, pieņemts varganists, kuplis ministrantu pulks, atgūta daļa metriku. Jis bija viens no 22 prāvestim, prīsterim, kuri aizastoja par Franci Trasunu. Otros Saeimas vēlēšanos aicināja nabalsot par suspensis izlicēju Francim Trasunam listi un nopelnīja Aglūnis klūsteri un pazeminājumu par vikarim. Dricanīši jo negribēja atlaist, bet neko nevarēja padarīt pēc godīgu priekšnīcību.